Jā, ķirši būs pagalam. Jāzāģē nost rudenī būs. Bet tā kā aug jauni. Tie būs jāatstāj. Tie nav potie, tie ķirši, tā vecā šķirne. Viņi izaugai no kauliņa. Un garšīgi viņi saldi. Tā kā tā. Rieksti. Kas ar riekstiem šogad? Būs kāds. Jā, kaut kāds jau ir. Vēl slepni aug. Tagad jau nenopļausi. Kaut kā vienreiz gandrīz nopļauju. Saussarģus var lietot. Pilnu muti. Kaut kādas ogas. Tā ir laba šķirna, lielas ogas. Bet tās ir skābākas. Tā ir mazākas ogas. Laikam apbira. Ne, ir pa kādai. Bet tās ir saldākas. Bet šogad viņu mazāk ir. Korinte nogatavojusies jau pa kādai ogai. Tā ir potētā korinte. Vēl neesmu nogu pagaršojis. Saka, ka viņas lielākas ir. Skatīsimies, kas būs. Rīt būs pēterdiena. Šodien ir karsta diena. Arī pie mums ir atnācis karstuma vilnis. Gandrīz 30 grādi tagad ir. Vakarā būs noteikti vairāk. Atnācu salasīt tēju. Kamēr nav pārziedējis. Tas ir dāboliņš. Sarkanais. Vajag savākt. Ziemā dzersim garšīgu tēju. Nu, nedaudz salasīju. Kādam laikam pietiks. Jāapskatās, kas te vēl labs ir. Varbūt kāds peleškis aug. Nu jā. Nē, tas nav peleškis, man liekas. Tas ir cits kaut kas. Tā, man ir tāds tēja žāvētājs. Ķīnas ražojums. Pa plauktiņos salikt tēju. Lai viņa karājas un žāvējas. Būs ziemā ko lietot mums. Šogad pelešķu nav. Kaut kāds dāboliņš savādāks. Tā. Nu, pelešķu nav. Kā tā?
Un vēl kas šogad ir interesanti. Gandrīz pazudušas ir lupīnas. Paldies Dievam. Viņi ļoti invazīvs augs ir. Tikai pa kādai ir palicis pāri. Te pilns viņu bija. Tā jau bija problēma. Nezinājām, kā vaļā tikt. Es skaties, daba pati nokārtoja visu. Dīķis aizaudzis. Es vienu dienu pļāvu. Tāds man ir pļāvējs. Tā te iemetam viņu iekšā. Un velkam pamazām ārā. Pa ceļiem viņš pļauj zāles. Lūk tā. Pļauj viņš labi. Varbūt varēja lielāku viņu taisīt. Mēģināju dažādus variantus. Mēģināju taisnu nazi likt asu. Tad viņš nepļauj. Viņš vienkārši pa augšu noglidina to zāli un viss. Vislabāks ir tāds ar robiņu. Varētu būt tie robiņi garāki nedaudz. Nu, varēja lielāku izgudrot, kā tik var viņu pavilkt. Nu, diezgan var sapļaut. Ja pļauj ar parasto izskapti, arī mēģināts iebrēn ar pļaut vai kādā garā kārtī to izskapti piesien. Tad paliek tās nezāles dīķī. Atkal ir problēma viņas savākt. Nu, vēl jau te būs jāpadarbojas. Tāpēc, ka tā zāle tagad silts, augsts nenormālā ātrumā. Nu, bet izskatās daudz labāk. Jāņogas izskatās tā neko. Nu, īsti gatavs. Drīz būs jāvāc nost. Nu, bet varēja nesagaidīt to mirkli. Atlidos putni un nebūs. Nu, bet kas neriskē, tas nedzīvo. Ko karsti. 35, durvis vaļā. Tā gurķis jau mēs ēdam. Jau te dažas novācām. Tu auku vēl. Tie arbūzi no Spānijas. Es nezinu, ko viņam vajag. Baigi viņu augt negrib. Te bija kurmis pastrādājis man. Nu, tomāti izskatās neko. Gurķi sauguši. Jau ziet, mazi gurķīši aizmetušies. Nu ko, pastīsimies arbūzus. Siltums viņiem patīk. Pēc tiem trakajiem lietiem bija palikuši dzelteni. Bet nu šķiet, ka atkopsies. Arī ziet.
Tā tās ir melones. Tā ir pa galam. Tā ziet. Tā ir nodzeltējusi. Te ir sliktāki arbūzi. Te bija mitrāka vieta. Varbūt nedaudz paslīka viņi. Tas ir melonis. Arī vajadzēja būt zaļākām. Es domāju, ka viņas atkopsies. Ķīmijas noteikti nelietošu. Ātru virces jau laistīju 2 reizes. Varbūt ar pelnūdeni jāpabaro būs vēlāk.